Labvakar, mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies, ko šovakar kādu vēstījumu mums Kārtis stāstīs. Izvēle. Tad drīzāk tiešām vēstījums par kādu cilvēku vientuļnieku, bet viņš ir dusmīgs. Un jums par šo cilvēku, kurš ir dusmīgs, kurš jūs ir licis justies kā trešajai liekai, jums sapnī parādīs, kurš tas cilvēks ir. Un tas nozīmēs, ka jūs no tādām attiecībām vienkārši aizejat. No trīsstūra attiecībām aizejat, viss būs skaidrs. Vīrietis. Arī bērns, tūlīt skatīsimies tālāk. Viņš uzvedās kā bērns, egoistiski. Un iespējams ir notikusi kā transformācija, kā pārmaiņas ar viņu. Skatīsimies tālāk. Sapnī jūs brīdinās par šo cilvēku. Par problēmām. Kārtis grib pabrīdināt, kad var būt problēmas viņam kādas. Viņš nav ticis galā ar kādām problēmām. Ar atkarībām cīnās. Ar atkarībām cīnās kādām un nestrādā ar sevi. To Kārtis brīdina. Mēģināju saprast dažādi, varbūt ar bērnu kaut kas saistīts, varbūt jums ir kopīgs bērns, jā. Un tas tā kā viņu
bet vēl, nē, viņš ar viltību grib atgriezties atpakaļ. Ļoti interesanti, vai arī viņš nedara neko, viņš ar viltību, jā, grib atgriezties tā kā atpakaļ doma, meklēt ceļus, bet sieviete tā, ar kuru viņi ir saistīti un ir viņam enerģētiskā noplūda. Tieši tāpēc jau viņam ir tās problēmas. Viņš nav ticis ar galā vēl ar to iepriekšējo sievieti vai bijušo sievu. Vēl atrodas ilūzijās, nav sapratis situāciju. Jāiet it kā pārmaiņās, bet ir aizvainojums. Aizvainojums par to, ka jūs izmantojat kārtis, kad jūs zināt to gudrību, informāciju, jūs saprotiet par tām pagātnes problēmām, pagātnes atkarībām. Jūs saņemat dāvanas. Tā ir jums kā dāvana. Par to cilvēks ir gan dusmīgs, gan aizvainots, ka jūs esiet mierīga. Viņš atrodas problēmās, bet jūs esiet mierīga. Jūs mācējāt atrisināt savas iepriekšējās problēmas. Jums ir ziņas, informācija. Ir informācija, kā no tām piesaistēm aiziet. Jūs ticat visuma spēkam, palīgiem vai Dievam. Jūs attīrījāties no tām problēmām, kur jūs jutāties slikti, vai kad jūsu attiecībās kāds jaucās. Jā, tad, kad jūs bijāt kopā pāris. Jūs no tā attīrījāties mājās. Tagad jūs esat un jūtaties kā mājās. Jūtaties labi, jūs izturaties arī kā draugs pret visiem. Kā arī pret viņu. Jūs esiet gudra, arī asprātīga. Jums ir vajadzīgā informācija. Jūs mākiet taisīt no dažādiem tēliem, kas jūs nomāc,
Jūs zināt, kā tādos brīžos rīkoties, kā ar sevi strādāt, jūs mākat attīrīties, un jūs dzīvi vienkārši dzīvojat tālāk uz priekšu. Te turpinās tāpat arī, ka dažādi paņēmieni sāls arī var palīdzēt, ūdens. Galvenais jau ir ūdens. Ar domu spēku sev palīdzēt strādāt. Līdz ar to, tad, kad attīramies mēs, ja, tad bumerangs sasniedz tos, pie kā viņiem kurus jāsasniedz. Jā, tos, kas nav spējuši tikt ar savām atkarībām, sliktām domām, negatīvām, kas sevi paši ielikuši tajā strupceļā, kas nemeklē prieku, nestrādā paši ar sevi, nemeklē vajadzīgo informāciju, jo nevar jau neviens ielikt tās domas iekšā. Ir katru dienu kā prakse jāstrādā ar sevi. Jāstrādā ar dusmām, jāapzinās, jākontrolē tās. Tās nedrīkst būt vērstas pret kādu cilvēku, jo līdz ar to ļaunumu pats sev izdari. Viņas pareizi ir jāizjūt, netraumējot otru cilvēku. Neviens nav robots, katras sajūtas ir jāizjūt, bet nedrīkst jāstrādā, ja vēlreiz atkārtojās, jāstrādā ar sevi, savām sajūtām, savām domām, lai nekaitētu otram, bet tur jau tā lieta, ka cilvēks otrs, kad apzinās un arī saprot, tad tas bumerangs notiek tūlīt uzreiz atpakaļ tam cilvēkam, no kurienes tas negatīvs nācis. Skaudībām jāstrādā, vilšanās, arī vilšanās sajūtas nedrīkst ilgi sērot, būt vīlies, jo tās arī vibrācijas pazemina. Ir jāatrod prieks, pareizie cilvēki, ar ko ir labi, sadarbības, apkārtējā vidē, kas nesāpina sirdi. Neklusē, nemānās. Izturas cienīgi, pret mums, un mēs pret cilvēkiem nemanipulē. Tādā veidā arī dziedinamies. Cienot cilvēkus, neaizskarot, respektējot, kas sāp, kas nesāp, kas patīk, kas nepatīk. Ievērot otru robežas. Tā ir tās
kā maskas, kā tēli, dažādi. Ja nekontrolētās sajūtas, tad rodas tās dažādas būtnes, agresīvas, uzmācīgas, kas ieved cilvēku pēc tam bezizējā, kad ar to nestrādā, ka tas ir palicis ķermenī, tās sajūtas, kuras nav izteiktas cienīgā formā, vai ir noklusētas. Nedrīkst arī atstāt neko ķermenī. Jāatrod laiks, kā to izteikt vai izrakstīt, ir dažādas metodes. Lai būtu taisnīgi. Lai būtu taisnīgi gan pret to cilvēku, gan pirmām kārtām pret mums pašiem. Lai mēs būtu veseli, līdzsvarā ar sevi. Lai mēs justos īpaši, cienīgi, mīlētas, skaistas, lai vesela pašapziņa, dzimta. Jā, dzimta palīdz un mūsu sargātāji mūs ved. Un vienmēr mums pateiks to informāciju, lai no būrīša mēs izietu. No citu greizsirdības var palīdzēt sveces. Ar svecēm arī, kas strādā praktiķi, var izliet negatīvu, lai aizietu citu skaudības, dusmas vai greizsirdības, aprunāšanas, lai no tā mēs atbrīvotos. Tādā veidā arī no negatīva var, lai mēs būtu savā priekā, laimē, uz sava pareizā ceļa. Tāda mums šovakar informācija. Līdz citai reizei.